Dead City Holidays, tas ir tā ir kā laika kapsula, kura interpretē manas dzīves pieredzētās emocijas, kaut kādas darbības, kas tika veiktas, kļūdas, un tāpat brīdī arī daudz atzinīgu pašām pa sevi, teiksim, uzsitot pa pleci un pasakot, jā, tu esi malacis. Vienmēr sakot, tā ir vēsture, tā ir vēsture, kas tiek atspoguļota šobrīd. To var dzirdēt vārdos, un mūzika ir kā papildinošs elements. Tas arī, manuprāt, ir Dead City Holidays. Dead City Holidays, principā tur ir tā, ka ir bijušas vairākas visādas grupas, un beidzot liekas, ka tas ir īstais. Ir prieks censties, un liekas, ka kaut kas sanāks. Un sanāks arī. Priekš manīm tas ir kaut kā veca, izkopta, radīšana no jauna. Tā ir pieredze, kas ir bijis iepriekš, bet tas ir tāds maisījums, kas nekad nav bijis iepriekš. To ir grūti izskaidrot, tas ir vairāk balstīts uz sajūtām un tādu iekšējo brīvību, kas tevī veidojās, un sapratni, ka nekas nav jātulko, viss jau ir iztulkots un pat īsti nav jārunā. Saprot no puses skatiena, es nezinu, vienkārši to jau organiski redz, jūt. Tas ir tas. Tad šī grupa mani saista ar manu hobiju, veļas prieku, es tajā spēlēju basu. Būtībā tas, kas notiek, tas ir tas, kas nāk no šejienes. Un katram reiz ir pienācis mirklis, kad vienkārši vajag kaut ko darīt, ir mērķis. Un naktīs nevar gulēt savi sapņi. Tas būtībā arī ir tas, ko ar draugiem šeit daru. Tas ir kaut kas pavisam jauns priekš manīm, iepriekš nedarīts ne tikai muzikālā ziņā, bet arī, teiksim, personīgā ziņā. Man tas ļoti daudz nozīmē, jo es šajā grupā sāku spēlēt instrumentu, ko es nekad neesmu spēlējis. Un vispār tā kopējā sajūta, tā uztvere par to visu ir salīdzinoši nopietna ar tām lietām, tām visām grupām, kas ir bijis iepriekš. Šeit ir tā atdeve citādāk. Vai nevēlies būt citādāks? Tas ir Queen. Pagadīrā jau!